Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti un vadītāji. Ir bijusi nepieciešamība sasaukt Sauksmo domas ārkārtas sēdi par dažiem neatliekamiem jautājumiem, proti divi jautājumi ir saistīti ar mūsu mūzikas un mākslas skolām, kurām jāiesniedz ir šajā nedēļā projekti, un attiecīgi arī par izmaiņām Sauksmo vidusskolas vadībā, proti par direktoru. Līdz ar to, ņemot vērā, ka šī ir ārkārtas sēde, darba kārtība nav jāapskatina, un varam uzreiz arī sākt izskatīt minētos jautājumus. Un kā pirmais ir par Vidzemes Jūrmālas mūzikas un mākslas skolas dalību Valsts kultūra kapitāla fonda izsludinātajā atklātajā mērķu programmu konkursā un līdzfinansējumu paredzēšanu. Un proti mūsu mūzikas un mākslas skola sagatavojusi projektu Spēlē ar prieku, ko ietvarot, tad ir paredzēts iegādāties pianīnu. Tātad kopējā summa 8,000, pašvaldības līdzfinansējums būtu šajā gadījumā 5,000. Šis līdzfinansējums, kā es noprotu, ir paredzēts arī budžetā, ja? Jā. Kur mēs skatīsim mazliet vēlāk. Kolēģi, par šo jautājumiem? Jā, atbalstu. Izskatās labs instruments. Lūks, piemēram. Lūdzu, balsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Pār 12 pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Kā nākamais jautājums arī tātad par otru mūzikas un mākslas skolu, par SES mūzikas un mākslas skolu, arī dalību tajā pašā konkursā. Ar projektu Līdelis SES mūzikas un mākslas skolai. Šeit kā summa ir krietni lielāka, proti kopējā summa ir 30,000 eiro. Attiecīgi, tad pašvaldības līdzfinansējums šajā gadījumā būtu 15,000 eiro, ja projekts tiks atbalstīts. Kur šis līdzekļos atrastos, tad fiziski? Kultūras namā. Nu. Mazliet pusāk parviest to balsi. Deputātus biedrēt. Šobrīd kultūras namā statulis, kas ir tas līdzekļos, tas ir vai tas nav, to nevar līdzekļus. Renāte, ir kāds komentārs par Renāte mums ir vēl? Mākslas skolas direktori. Tagad. Dzirdat man labi? Ļoti labi, es ceru, ka ne pārāk. Tātad mūsu mūšanais līdelis šobrīd atrodas kultūras namā, un viņu izmantojam gan mēs, gan arī kultūras nama vajadzības, bet flīģelis ir tāds, ka viņu pārvietojot, tur viena kāja, tur jau plīst pušu, nost tā kā iet. Un vāks biosokinam uz pirkstiem gandrīz uzkritis, un flīģelis ir tāds, kāds viņš ir. Protams, viņu var remontēt, ja mums nebūs iespējas tikt pie jauna, bet tā kā skolē ir jubileja, tad mēs ceram uz šo flīģeli un uz finansējumu arī no VKKF. Un tas būs flīģelis, ko varēs izmantot, protams, ne tikai mūsu audzēkņiem, bet arī kultūras nama vajadzībām koncertos. Esošo flīģeli tad arī varētu saremontēt un izmantot? Tādam mācību procesam jau viņš ir normāls flīģelis, jā, viņš nav ārā jāmet tādā ziņā, bet, protams, kad konkursiem, koncertiem būtu daudz labāk, kaut ko labāku. Bet jā, mācību procesam kādā telpā nolikt pilnīgi iespējams vēl izmantojums. Ar remontu, protams. Paldies, lūdzu, Raiva, jautājums. Jā, varbūt par to flīģeli atjaunāt savu apkorītē. Te reklo divi ir. Mūsu veco, ja?
Var skatīties pēc iespējām. Nu, vēl jau jātiek pie jaunām, tad dalīsim. Bet jums nebūtu viedokļi, bet varbūt savu. Nevajag visu vākt. Tad parunāsim, jā. Ja dabūsim jauno flīģeli, tad izrunāsim. Labi, paldies, kolēģi, lūdzu nobalsot. Un budžetā ir līdzfinansējums paredzēts, jā? Jā. Labi, lai veicās konkursē. Paldies, balsošana slēdz par 12, kad atpūtās nav vēlos pieņems. Paldies, atbalstīts. Tad 24. iesniegšana laikam ir, jā? Jā. Labi, lai veicās. Jā, kā nākamais jautājums ir par Saukras novada vidusskolas direktora darba tiesisko attiecību izbeigšanu un direktora pienākumu izpildītāju iecelšanu amatā. Skatījāmies arī šo jautājumu komitejās un gari arī pārnājām un jā, ko vēl šeit piebilst, noteikti ir žēl, ka Vairākas kundze šobrīd godās citur un attiecīgi tiešām bijām ļoti korekti sastādājušies un arī ļoti labi skolotāji. Bet, nu jā, laiks iet uz priekšu un jāpieņem tā situācija, kā tā ir. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, ka 10. februārī, ja? 10. februāris ir pēdējā data diena. Tiek atbrīvota esošā skolu direktora un savukārt uz laiku tiek iecelta Dija Skudra ar 11. februāri ar iestādes direktora pienākumu izpildītāju. Un savukārt arī mēs nekavējoties arī tagad atklāt konkursu par jaunu direktoru meklējumu. Jā, vienkārši spēļu to skolē, es ārkārtīgi augstu vērtēju ieguldīto darbu. Izpildīt un panākumus. Andri? Lai vienkārši paļiem par populāru, tad viņi pārāk plānu. Tā ir ļoti plaši. Komentārs. Tieši vienīgi Komentārs.
Drīkstu. Tātad, jā, Vija veic šos pienākumus, jo mums vietniece ir dekrēta atvaļinājumā. Mēs esam ar Viju pārunājuši šo jautājumu un starp vietniekiem, šī brīža vietniekiem deleģēsim, pārmainīsim pienākumus, lai viss nebūtu tikai uz Vijas pleciem, bet šie pienākumi tiks sadalīti. Tā kā nekas novārtā netiks atstāts un visi darbi notiksies. Vai Skudas kundze ir gatava izaicinājumiem? Šeit ir nodaļa, un man liekas, sadarbojums kaut pedagogu un sasniegumu, un nodaļa tiks, vai visi tiks norādes instrukcijas un labot akcionāru, tā direktot vairāk pārāk. Un tad jā. Jā, cerams, ka konkurss būs veiksmīgs un varēsim sākt atkal kad jaunu cēlienu. Paldies, lūdzu, nobalsot, kolēģi. Paldies, aptars ir slēdzu. Paldies par 11, atturās 1, paldies, lēmums pieņemts. Un kā šīs nelielās domas sēdes noslēdzošais jautājums ir arī saistīts ar saucamo vidusskolas direktoru, proti mūsu budžets nav apstiprināts, bet to mēs darīsim arī pēc brīža komitejās, bet lai mēs tagad jau izsludinātu konkursu, vai mums ir jāvienojās par to atalgojumu, ko mēs arī minējam konkursa nolikumā. Attiecīgi, lai mēs veiksim gatavus jauno direktoru, tas varbūt arī, ka mūsu personāla nodaļa veiks nelielu apzināšanu par blakus esošo novadu skolu direktoru algām. Un šobrīd ir sagatavots projekts, ka šis atalgojums būtu 2700. Kolēģi, ir kādi? Varbūt varētu būt ar to apkopojumu, kādas ir tās kaimiņu augas. Not grateful our program working from now make that organized that woman everybody for kādu budžetu, kad mēs valodam šo atalgojumu, tā 3000 līdz 2700 eiro. Kā būs rēķini? Kura būs rēķini? Tas ir mērķotācija rēķini? Tas ir pašvaldību budžeta rēķini. Pateikšu, ka man jautājums, jo man visā daudz liekam, tas automātiski pēc viens saviem noteikumiem, vadiet skolīgi, palielināt atalgojumu, jo paiks vadītāju vietniekiem. Jā, kas ir obligāti jābūt, pārmīgu un tādu vienpārts var pārēlbārot. Tas kopumā jums pareizi. Es principī, nezinu, tad pārtak no ko 4 nepārāk. 4. Tāpēc lietas 4. Jā, 4. 4. Jā, bet pareizi, jā. Visi ir šādi atalgojumi, jā, tātad 500, kur vēl 4 reizes, kaut kādi 400, jā, tas ir 2000. Tā, 2000 atalgojumi, jā. Mēnesi uz darba devējs. Jā, es pret to, bet Reiz 12. skolotāji alga Bija 5. to brīdi, es nemaldot, ir 1500 Baltas nodaļas, skolā 1507. Jā. Tā ir 36 stundu līdz. Nākamais bija arī daudz 1. septembrī. Tātad šobrīd 1. janvāri, tātad nav auga. Bet mēs pasakām,
ministrs kabineta noteikumiem, tad nauda, kas seko līdz skolēm, ir auga. Nedaudz, bet auga. Vidēji 3,5-4 eiro skolēm. Bet patiesībā uz 750 skolēniem vidēji sastāv nedaudz 3000 eiro. Mēs paņemam šos nedaudz 3000 eiro, kā mēs varējām teikt, kuriem mēs varējām paukt skolotāju. Tas varētu būt kalpošs, kuram tehniski vecums skolotāji, ja, 35-40 eiro. Mēs to šodien nevaram izdarīt. Tas mums viss aizies atalgojumi. Mums uzskata, tāds paaugstinājums nav pareizi. Skolotāji ir par savu 1570, ja. Mēnesis un veiciens ir tik lieli. Un tad pavarējām, runājam par blakus algoritmu. Ja? Tikko paskatījos Māru Samatu, meklē sākums skolotāju. Atalgojums 36 stundas, 1905 eiro. Plus veselības polisi un plus 120 eiro. Bonus no pašvaldības katru mēnesi. Kā mēs padomāsim par tiem skolotāju? Visiem šodien mēs liekam, kuri mēģinām par budžetiem, par atalgojumiem 5,7%. Visiem iestāstu darbinieki. Kādam pat vairāk, cik vairāk. Skolotāji, kas arī ir mūsu pilsētas iestāstu darbinieki, nekā par šis te skolēns nav stepots skolēnu līdzi. Tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Es esmu par to algu, lai būtu 2700. Tādā gadījumā, ko viņi leņķi nākajiem kā komitejām par budžetiem, tad domāju, kā šos 5,7% mēs pieliekam mūsu novada pedagogiem, kuri ir plus mīnus 100, un tāpat laikā pie 5,7% mēnesī sastāvīt 6-7 tūkstoši. Un uzskat, ka man nav liela vēlma šodien. Bet, Andrēs, nav 3 vadītāji atalgojums, kas iedot mēnesī. Protams, vienmēr var vairāk, bet nav tā, ka nekā, tomēr mēs lielu daļu no apmaksājam, lielu daļu apmaksājam arī no pašvaldību budžeta tieši. Pašvaldības primārais uzdevums ir līdzīgi, viennozīmīgi. Bet tāpēc, Andri, mēs arī lielu daļu apmaksājam no pašvaldību budžeta pedagogus, lai paliktu vairāk nedotācijā. Tā kā nevar teikt, ka nav nekā. Un otrs, mēs arī piemaksājam tomēr tos 50% ir atvaļinājumā, tā kā ir gana liels atbalsts, kurš, protams, varētu būt vēl lielāks. To mēs esam atsevišķi skatīti. Bet, kolēģi, jā, par direktoru algu šobrīd jautājums attiecīgi konkursam. Vai ir vēl kādu priekšlikumu, vai mēs varam par tiem balsot? Mēs nevaram iet citu ceļu, mazāku pamatlikmi un bonus sistēmu vai vēl kaut ko. Ja tas reiz pavilks arī pārējos visus. Jā, ja es drīkstu, es varbūt kaut kā ieviest tādu skaidrību. Jā, pedagogiem, ministru kabineta noteikumi nosaka, pedagogiem algas nosaka uz mācību gadu, tātad uz 8 mēnešiem no 1. septembra līdz 30, uz gadu, no 1. septembra līdz 31. augustam. Gadījumos, kad ministru kabinets lēmis savādāk, tātad algas var palielināt arī no 1. janvāra. Tāda ir tā valstī noteiktā kārtība saistībā ar pedagogu algām. Ņemot vērā, ka šajos ministru kabineta noteikumos, kas regulē pedagogu algas, viņos ir pēdējos 2 gadus ir izdarīti vairāk kārtīgi grozījumi. Tātad, kad mēs runājam par SES pamatskolu pedagogu pieaugums algu pieaugums bija par 30%. Un tas nebūtu korekti salīdzināt ar darbiniekiem, jo darbiniekiem nebija pieaugums pēdējos 2 gadus par 30%. Un arī zvejniecībā būtu, es augstos un zvejniecībā būtu līdzīga situācija. Tur procents varētu būt 29, 32, bet arī ap to pašu skaitli. Tas ir tā normatīvā bāze, kāda bija. Bet ja mums ir līdzekļi, mēs varam dažādi lemt. Bet tās ir tās, un mums šobrīd nav minimālā likme, mums ir virs minimālās. Ministru kabineta noteiktās pedagoga likmes mums ir augstāk. Jā.
Kolēģi, mēs šobrīd balsojam par šo, vai ir kādi citi pieteikumi, vai varam par šo nobalsot. Domāju, ka šeit tā būtu minimums, ko būtu tas, jo direktoram jāpiedāvā. Un skaidrs, ka mēs gribam atrast spēcīgu kandidatūru, un lai būtu konkurenti šo amatu. Es teiksim, būtu par 2,9, bet šis tāds kompromiss ir 2,700, ja, kas būtu, manuprāt, pieņemams, un mēs aicinām balstīt. Jā, vienīgi žēl, ka mēs vispirms speciālistu palaižam vaļā, un tad nākamam pieliekam ļoti iespējīgi algu, kas nav labā praksa. Iespējīgi, tas varbūt būtu pārmērīgi teikt, bet jā, pret esošo ir pieaugums. 4. vai 5. daļu, tas ir iespējīgi. Kolēģi, varam uz nobalsot? Kolēģi, no mēģi dotācija ir budžeta tātad, jā? Jā. Ja nepietiks, pašvaldība piemaksās. Šobrīd tā. Piesik, tikko vēl šeit, bērni jau iziet, un pierīgs. Možda liekas, tam pirms viņas spējuši, un varēsim savu laiku līdz ektam, un daudzām notiek. Mēs maksimāli tiesas daudz, viss Vispārīgi noteikti noteikti līdz 70% vienmēr minimāk, un tas arī sasaupa vai visu kurš notumu, ko vienmēr. Kas ir 40 tāmas lietas? Projekts būtu, ka šie paaugstinājumi, gan skolas administrācija, vai šo lielo paaugstinājumu, direktorām, gan dziedniekiem, jā. Varbūt seko no pašvaldības budžeta, jā, un tas nāk, sekot kā naudu un bērnam, kur ir mazliet zem tā 3,000, varbūt kaut kādu nelielu daļu, mēs varam tos 35 eiro tam pedagogam par to līgumu piemaksāt. Lai viņš arī jūtās, ka septembrī arī 1. janvārī, ka viņi mazliet tomēr domā. Tā ir dīmā. Un tā ir tāda ģitlāna. Un tad būtu pareizi tos visiem pedagogiem. Kolēģi, bet šobrīd mums ir jautājums par konkrēto amatu un konkrēto konkursu. Lūdzu vēl 2 cilvēku nobalsot. Jā, bet tā jau gluži nesanāk tikai šo, ja vietnīgi iet. Tas nepietiks. Nē, tad būs pašvaldības budžets. Mēs vēl nezinām, kāda būs dotācija no 1. septembra. Šeit jau nav viena norāda uz to, ka papildīsies vēl lielāku summu uz vietnieku aldām. Ko? Kāpēc? Jāgroza noteikti. Jāsamazina. Tā jā. Tas nav likums, tie mums ir noteikumi. Arī, ja? Kolēģi, lūdzu, jābalso. Tad nekorekts lēmums. Bija arī vietnieks šeit jau. Jā. Vai daļa vietnieku nav tā, kas savieno arī vietnieku amata skolotājiem? Vietniekiem ir tiesības mācīt 7 mācības stundas nedēļā, tas likumā pateikts, un to viņam jau nāk klāt papildus alga kā skolotājiem. Bet tas nevar būt tā, ka vietnieki ir 8 slogas un pēc tam. Teorētiski var būt, bet pie šādas skolas un apjoma visiem vietniekiem ir viena likme. Dopingkungs, lūdzu, lai balso. Andri. Paldies, balsošana slēdzu. Par 11 atturās 1. Paldies, lēmumu pieņemts. Paldies, cienījamie kolēģi, ar šo nelielu domu sēdi slēdzu.